Nu, ko, meitenes? Man prieks, ka atkal esat sanākušas. Tātad šodien runāsim tālāk par rudeni, ko tam mēs pagājušreiz runājām par olīvu lapām, ja, ka jāsāk ir detoks, bet līdz ar to, kad jābūt detoksam, ar olīvu lapu un ar ceļmalu lapu mēs varam, kā jau zinām, tad pamatā, ja, tad tālāk mums vajag, lai viņš tur sakārtotos un lai viņš izdalītos un sakārtotu visu zarnu traktu, jo tagad ir kuņģis un zarnu trakts, ja, tad galvenais, ja, tad mums ir vajadzīgs arī dzels, normalizācija dzels organismā. Ja nebūs atkal dzels noteiktā daudzumā, tad dzerot olīvu lapu, viņš nespēs izvadīt no organisma tik daudz un sabalansēt kuņģa darbību un noņemt skābi. Kā jau iepriekš mēs esam runājuši, ir jāsabalansē mūsu skābas līmenis kuņģī un zarnu traktā. Tad dzels ir arī tas, kurš to dara. Bet pamatā dzels tātad ir minerāls, kas cilvēka organismā nepieciešamā pareizā augšanai un attīstībai, kā arī tas palīdz noritēt dažādiem procesiem organismā pareizi. Ķermenis izmanto dzelzi, lai ražotu hemoglobīnu, sarkano asins šūnu proteīnu, kas no plaušām pārnes skābekli uz visām ķermeņa daļām un mikrobiomu proteīnu, kas nodrošina skābekļu muskuļos. Tātad mūsu pamata elements, ja, kurš normalizē un sakārto mūsu asins riti. Tātad, ja dzels ir par maz, ja, tad ir hemoglobīns arī nenormalizējas, ja, un kā jau mēs iepriekš esam runājuši, tātad vasarā mums bija sirdsdarbība un asinsvadu noārta mums nedarbosies un hemoglobīnu nenormalizēs, ja būs par maz dzels. Arī dzels ir vitāli nozīmīgs sastāvdaļa, kas palīdz ražot dažādus hormonus. Nepieciešams dzels daudzums organismā ir atkarīgs no cilvēka vecuma, dzimuma un, protams, uztura, jo lielāko daļu dzels cilvēks uzņem ar uzturu. Cilvēkiem, kam ir striktas diētas vai ierobežojumi, piemēram, cilvēki, kas neēd gaļu vispār, vai netiek galā ar šo ēšanu, nepieciešams uzņemt dzels uzturbagātinātājus, jo augu izcelsme šī svarīgā viela nav pietiekamā daudzumā. Ir tas, kad ir vajadzīgs noteikti ēst dzels produkts. Vēlāk runāsim, kas tie tādi ir. Jā, tātad kādi tad ir produkti, pārtiks produkti, kuros ir dzels. Cilvēki dzelzi uztver uzņemamos pietiekami daudz dabisks atrodamas daudzos pārtiks produktos. Kā jau zina droši vien, ja, ka pārtiks produktos ļoti daudz dzels, piemēram, kā jūras veltēs, tātad vistas gaļā, liesā gaļā noteikti, nespeķī, ja, ar dzelzi bagātinātos brokastu pārslas un maizē, baltās pupiņas, lēcas, spināti, pupiņas, vecakot visi veidi pākšaugu, jā, pupiņas, zirņi, jā, rieksti dažādi, augļi, piemēram, rozīnes. Rozīnēs arī ļoti daudz dzels, bet jāzina to, kad mēs jau esam par to runājuši, ka tomēr ar pārtiku mēs nevaram tik daudz uzņemt, cik mums ir vajadzīgs tas dzels, ja? Un it sevišķi šobrīd vēlāk atkal ielikšu savu video, kur es rādu, kāda tad mūsu gaļa ir un kas mūsu gaļā notiek un kāda tur dzels tur vispār nav ne grams. Un šobrīd vispār ar gaļu ļoti, ļoti ir uzmanīgi un ar zivīm tāpat ļoti, ļoti uzmanīgi, jo gan viņas ir sintētiskās, gan arī gaļa mums ir sintētiska, tātad nekāds dzels preparāts, nekāds dzels tur iekšā nav, ja? Tātad līdz ar to ir jādzer viņš iekšā, jo bez viņa mēs nevaram.
Tātad mēs varam uzņemt dažādu augu valsti, jā, ēdot tos pašus spinātus, jā, vai arī absorbēt kopā ar citrus augiem, jā, gaļu kopā var likt, vai ar jūras veltēm. Tad drīzāk tur ir vairāk tā dzels nekā tādā gaļā vispār pats par sevi. Ja? Ļoti daudz ir zemenēs, citrus augos, saldajos piparos un saldajos par saldajiem pipariem iet runa to, ka vairāk dzels ir tiem, kam ir vīrišķā puse, jo pa pipariem ir gan sievišķā puse, gan vīrišķā puse. Ja? Tātad pipars, kas ir spīts, tie ir vīrišķā, un tiem, kam ir tāda četkantīga, tā apakšiņa, tā ir sievišķā. To sievišķo vairāk vajag, tur vairāk esot dzels, un tas tā ir pat pierādīts, ja, kad vajag. Dzels ir vairāk dzeltenajos un zaļajos piparos, ja iet runa tieši par pipariem, ja. Un tāpat arī tomātiem. Ar tomātiem ir ļoti interesanti, bet ar tomātiem jābūt ļoti uzmanīgi, pārāk daudz tomātus ne, jo viņiem ir skāba vide, un tie, kas nepanes skābumu, ja, tiem tomātus tā kā gandrīz vai nevajadzētu. Ļoti maz un nevis pārmērīgā daudzumā, ja, jo tad viņš otrādi var vēl vairāk paaugstināt to skābo līmeni. Varam līdz ar to kopā salikt ar brokoļiem. Jā, lai tomāts ar brokoļiem, jā, viņš interesants ir kopā, apstrādājam, jā, brokoļus, un ar tomātiem vai ar kādu citrus augu uzlējam pa virsmu, tātad citrons vai apelsīns vai pat laims, jā, var uzpilināt kopā tādus salātus, un tāds viņš ļoti interesants un ļoti labi uzņemās šis te dzels. Viņš normalizējas, jā. Nepietiekamā dzelzs uzņemšana var radīt dzelzs deficītu organismā. Tātad, ja viņš ir par maz, tad viņš automātiski skaitās kā dzelzs deficīts. Kā vienmēr viss pārējie. Vienalga, kāda viela, kas mums pietrūkst, ir deficīts. Un ja viņš ir deficīts, tātad līdz ar to viņš jāuzņem, lai viņš nebūtu, lai būtu viss normalizēts, kā jau mēs esam agrāk runājuši. Tāpēc arī, ja ir deficīts, rodās var nepietiekam dzelzs līmeni, vai arī analīzēs to ir norādījuši. Tātad atkal ir jātaisa analīze, kopējā ainā, starp citu var redzēt, vai dzelzs ir pietiekamā daudzumā, nav speciāli jātaisa. Ir speciāls analīzes, jā, tieši dzelzēja atsevišķi, bet kopējā analīzē uzrādās, vismaz ir jāuzrādās. Dzels, cik daudz ir, ja, jo tas ir pamata elements, kas organismā jābūt pareizā normā. Ja tātad, ja viņš ir nepieciešams, tātad lietojam papildus dzels preparātu. Dzels tiek absorbēts sliktāk, ja tiek lietot piena produkti. Tātad, kā es teiktu, nevar kopā ēst gaļu ar kefīru vai ar pienu, ja? Viņš daudz ko absorbē, jā, var pirms tam vai pēc tam, starp citu, jā, bet vienā ēdienreizē kopā, kā mēs agrāk to esam darījuši un arī darām, kad ēdam gaļu ar, jā, kaut kādiem salātiem, vēl uzdzeram pienu vai uzdzeram kefīru. Tad tas nedrīkst būt, jā, salātiem nedrīkst būt tieši, kas ar dzelzi vairāk nedrīkst būt tātad krējumam, jābūt ar eļļu, jā, tātad pienu produktiem nedrīkst būt klāt. Tad varam mēs, protams, ēst viņus, bet tad dzels viņš neuzsūksies, viņš absorbējas un neuzsūksies organismā, un mēs nedabūsim to dzelzi tāpat, ja? Tātad, un no efektīgākajiem veidiem ir uzlabot dzels līmeni organismā, tātad dzerot iekšā, ja? Papildinot sevi, ja? Ar uzņemšanu. Ļoti spēcīgi ir vajadzīgi grūtniecēm. Grūtniecēm atkal jau agrāk, kā jau mēs iepriekš runājām, ka pirms grūtniecēm un tātad nēsājot bērnu, arī ir noteikti spēcīgs, ir vajadzīgs dzels, jo dzels mūs attīsta mūsu smadzeņu šumus. Ja, bērniem palīdz un arī, lai nav mazasinība, lai nav sirds problēmas, lai nepiedzimst ar satvērumiem, lai nepiedzimst viss, kas saistīts ar
asins šūnām, ar asins atteci, ar sirdi, ar nierēm, ja tas mums ir dzels. Ja viņš ir par maz, tad tur var būt 2., 3. trimestrī, ja viņš ir par maz, tad viņš neattīstīsies tik lielā daudzumā, cik ir vajadzīgs. Tad dzeram atkal visā garumā, noteiktā daudzumā, nepārforsējam, ja, bet ir jādzer, lai būtu viss tā pietiekami. Tātad kādi ir simptomi, tad, kad organismā pietrūkst dzels, ja? Varbūt nogurums, varbūt vājums, ir bāla āda, sāpes krūtīs, ātra sirdsdarbība vai elpas trūkums, varbūt pat galvas sāpes, ja, un kā jau zinat, galvas sāpes ir 115 nozīmes, tātad kaut kādas vainas 115, kāpēc sāp galva, ja, bet tas būs viens no atkal iemesliem, kas varētu būt, ja, kad sāpēt galvu, jo skābeklis, tātad nepietiek skābeklis smadzenēm arī no dzels, ja, var reibt galva. Tātad paliek vieglprātība, tātad smadzeņu atpalicība, ja, augstas rokas, augstas kājas, tāpat kā mēs pie joda runājām, ja, ka tad arī tas ir šie tie spēcīgi abi komponenti, tas ir viens no tiem, kas var būt tādas reakcijas. Mēles iekaisums, vai nu sāpīgi un trausli nagi. Arī, jā, tad, kad ne tikai zinks un kalcijs pie sāpīgiem trausliem nagiem, bet arī ir dzels trūkums, ja, it sevišķi, ja viņi šķeļās, ja, vai paliek strīpaini nagi, kad ir balti plankumi, tad arī ir dzels par maz. Slikta apetīte, negribās ēst, vienkārši negribās ēst, un bērniem ir sevišķi, viņi neko nēd, viņi neko negrib, viņi tikai kaut ko našķojās un viss, bet normāla ēšana nav. Un tāpēc arī bērniem ir arī pie anēmijas. Tātad asins ķermenīši, sarkanie ķermenīši neveidojās un rodās anēmija. Tātad mazasinība, jā, saucamā mazasinība. Iedzimta mazasinība var būt, jā, varbūt veidojošā mazasinība. Dzels ir ļoti svarīga cilvēka organismā, un tā deficīta noteiktā nedrīkst atstāt bez ievērības. Jo, ja to pieļauju, jo mazasinība ir tāda slimība, kura ir pati, es teiktu, pati galveno, jo, ja nepietiek asins ķermenīši, ja neveidojās asins ķermenīši, ļoti ātri var būt leikēmijas. Arī viena no iemesliem. Tātad nepietiek sirds spējai, nepietiek, kā es saku, motoram spēka, nepietiek asins vēnes attecēja, ja? Tātad, ja tā visa nav, tad nepietiek organismā skābeklis. Ne tikai smadzenēs, bet tas ir pats galvenais. Smadzenēs ir jābūt noteiktā daudzumā, bet ja ir mazasinība, ja ir dzels trūkums, tātad arī nepietiek viņš neuzsūt skābekli, ja? Nedodās. Tātad, jā, un līdz ar to mums ir daudz bērnu atpalicības, daudz bērniem netiek līdzi mācībās, ja, un arī uzmanīgiem ir jābūt arī ļoti sievietēm, it sevišķi sievietēm vairāk dzels ir jāpadomā, ja, vīriešiem viņiem ir savādāk struktūra organismā un asins struktūra, ar viņiem, protams, ir šobrīd, ja, bet ne tikai šobrīd, bet maziem zēniem, tagad puišiem, jā, ļoti šī te anēmija ir izteikta. Jā, vegāniem un veģetāriešiem tas ir ļoti izteikti, jo viņi vispār neēd nekādu gaļu, neko, jā, ir tikai uz augļiem un dārzeņiem, viņiem ir par maz. Tātad viņiem noteikti ir jādzer papildus, ja viņi neēd neko tādu, jā, un tā arī ir, bet to ir vajadzīgs. Viņiem nepārstrādājās pareizi funkcijas, nestrādā ģenētiskās funkcijas, viņiem nepareizi strādā hormonālā sistēma, ja? Viņiem, tā kā visa atpaliek, viss tas, ja? Viņiem viss tas lēnāk. Sievietēm dzels deficīta anēmija piemeklē daudz biežāk, jo to var izraisīt tik mēnešu menstruācijas, jo tas ir viens arī starp citu jauniešiem, arī jaunām meitenēm, kurām ir, ja dzels ir par maz, tad arī ir
ir tas, ka pie menstruācijas ir ļoti liels sāpes. Arī tāds ir pierādīts, ja? Jo viņi nespēja atjaunoties, jo menstruāciju laikā mēs ļoti daudz iztērējam asins, ja mums viss attīrās, mums viss hormonālais sakārtojās, ja viņš pareizi strādā, ja, bet ja dzels ir par maz, viņš ļoti lēnām atpakaļ atjauno asins. Mums ir jādabū atpakaļ. Līdz ar to, ka viņš lēnāk to visu dara, sākās nepareizs ciklis, sākās sāpes, sākās galvas sāpes, jā, visi muskuļu sāpes, līdz ar to arī pie jauniešiem tagad ļoti, ļoti tas izteikts ir. Tātad dodam līdz, padodam šo dzelzi, jā, un tad viņš arī, starp citu, menstruālais cikls arī ļoti labi sakārtojās. Arī plānojot grūtniecību, kā jau es iepriekš teicu, ir nepieciešams uzkrāt dzelzs rezerves, jo no tā ir atkarīgs mazuļu pareiza attīstība. Arī veģetāriešiem un vegāniem, kas neēd gaļu vai ēd to ļoti ierobežotā daudzumā, jāpievērš uzmanību dzelzs uzņemšanai. Kā jau es to teicu, es jau skrienu pa priekšu. Lai saglabātu labu veselību gaļas neēdājiem, jāizviedo laiks ļoti rūpīgai ēdienkartes plānošanai, jo jābūt tad ir vairāk tādiem augiem, dārzeņiem, ja, kur vairāk ir dzels, ja viņi negrib dzert. Bet tas faktiski nav iespējams, ja viņš nedzers to, ja viņš nevar dabūt to dzelzi tik daudz organismā, cik ir vajadzīgs. Sevišķi pie svaru vērošanas, pie dūšīgiem cilvēkiem, kuriem liels ķermenis, ja, kuriem daudz vajag normalizēties, ja, atjaunoties, visu sakārtot, ja, tad dzels ir vajadzīgs, lai visu to hormonus normalizētu, arī viens no tiem, ja. Dzels atrodam augu valsts produktos, piemēram, spinātos vai sparģeļos, bet augu valsts produktos ir arī dažādas vielas, kas savelkot kuņģu gļotādu. Traucē dzelzei uzsūkties. Turklāt augu valsts produktos dzels ir trīsvērtīgāka un cilvēka organisms spēj uzņemt tikai 5–10% no tās. Tad iedomājieties, cik daudz mums ir jāpēd, ja, piemēram, veģetāriešiem vispār, ja, tad cik daudz ir jāpēd, tur tagad jūras kāpos vai sparģeļus, ja, kuri vairāk ir šis dzels iekšā, vai ne, viņi to nevar vienkārši izdarīt, ja, mēs nevaram, jo tagad arī, starp citu, nav nekāda īpašā svaigā veidā nav, apstrādājot viņš pazūd, ja, tā kā, un gaļā dzels ir divvērtīgāk un uzsūc organismā labāk, no tās tiek uzņemts pat vairāk kā 30%, bet, kā teicu, šobrīd nav normālas gaļas, ja tikai tie, kas personīgi sev audzē, ja zina, kas nelieto nekādas ķīmijas, veikalā pirktajā gaļā, tur nav nekā. Tur ir vispār briesmu lietas. Ja viņa neiesaku noteikti mūsu audzēto gaļu. Piedodiet, bet tas tā ir. Ķekava nav ēdama. Ja? Jo tur ir tikai tā salikts, viss ir, kad pilnīgi gaļa izšķīst. Tā kā tur nekāds dzels nebūs un vispār vēl mēs piesārņosim savu organismu, savus asinsvadus vēl vairāk. Ja? Tātad ieteikumi dzels deficīta novēršanai. Ko tam mēs varam? Protams, vienkārši runājot ir jācer, ja? Bet jāizvēlās produktu izvēli ir tā, lai viņš kopā sabalansētos. Jāliek kopā tādi augļu un dārzeņi, kuri, kā jau es teicu, jo dzels neuzsūcās bez C vitamīna, tāpēc arī mūsu produktā ir pievienots C vitamīns, tad skābumam ir jābūt, lai viņš uzsūktos normā, tā, lai nebojātu gļotādu, lai nebojātu kuņģi, lai nebojātu asinsvadus, ja, lai nav tik daudz tā skābe, ja, tātad arī produktos ir jāsaliek kopā, piemēram, spināti, brokoļi, kartupeļi, tomāti, ķirbi un to sēklas, to tāds komponents, piemēram, ja, kartupeļus mēs ēdam, ķirbjus mēs ēdam, ja, sevišķi vegāniem tas ļoti, ļoti ir izteikti, ja, kopā saliekot, jo kartupels būs tas, kas noblanšē šo te skābo vidi, ja, brokols dos to tiešām tos un spināti dod to dzelzi vairāk, ja, tomāti ir klāt
pie kartupeļiem, jo viņš to skābumu dod, ķirbis ar sēklām kopā mēs ēdam un varam taisīt salātu. Viņš atkal balansē sparģeļus ar bietēm, kāli un kāpostiem, pētersīļiem, vai tādu tumšajām lapām, kas kopā komplektu satais, palasīsiet, pēc tam saliksiet, ja? Ļoti iesaku, jo nevar vienus pašus tur ēst, ja? Lai viņš uzsūktos, lai viņš darbotos. Ļoti bagāti ir daudz riekstos, ogās, upenēs un zemenēs. Ļoti, ja? Granātāboli, aprikozes un plūmes un to sulas. Zelzi saturošo dzīvnieku valsts produkti ir liesa, lielopu, cūkas, jēra, teļa gaļa. It sevišķi teļa gaļā ir vairāk dzelzs nekā cūkas gaļā, starp citu. Ja? Jērā arī, jēru mēs katru dienu neēdīsim, ja? Ir putna gaļā un zivīs, un vēžveidīgajos, ja? Tos mēs ar katru dienu neēdīsim, ja? Bet tātad vairāk mēs ejam tā kā uz lielopu, tā kā vairāk uz teļgaļu, ja? Tas tā būtu, ka mēs varētu, ik pārdienu mums kaut ko vajadzētu, lai būtu dzelzs tomēr kopā, apēstu. Apēdot, viņš vairāk uzsūcās, vairāk darbojās, ja? Bet ja viņš pamaz, tad jādzer klāt. Gaļas produktos dzelzs organismā uzsūcās viss labāk, ja? Un, lai viņš papildus uzsūktos, kā jau es teicu, ir vajadzīgs C grupas vitamīns, ko sauc par citrus augļiem. Tātad klāt, kā jau es teicu, pie salātiem ar ķirvīti uztaisam sēkliņas pieberam, bet uzplinām citronu vai uzplinām laimu, jeb apelsīnu, ja kaut kādu citrus auglīti klāt, lai viņš absorbētos un lai mums uzsūk. Tad kāds ir tad mūsu dzels? Tātad kāds mums ir izveidots dzels kopā ar C vitamīnu, tāpēc arī viņš ir un viens pats dzels, pilnīgi viens pats, viņš neuzsūtās. Un arī, starp citu, neuzsūcās tāpat arī, ka atsevišķi dzer dzelzi un iedod vēl C vitamīnu atsevišķi dzer. Nederēs tā. Ir jāmeklē tāpat kā mūsu ir. Ja nav mūsējais, tad cilvēkam var pateikt, aptiekā aiziet ir, jā, bet neaizmirstiet to, ka mūsējie ir tie, kas ir atkal attīrīti, sakārtot, sabalansēt un izveidot ionizēt, lai mūsu šūnā strādā. Ja? Tad, ko tad dzels mūsējais dara? Dzels ir viens no svarīgākiem minerāliem dažādām bioloģiskām reakcijām, piemēram, skābekļa transportēšanai. Ja, jo arī viņš ātrāk mūsu preparāts, viņš ātrāk uzsūcās, jo viņš strādā šūnu līmenī. Tātad skābeklis ātrāk aizies, dzels uzsūksies, ātrāk skābeklis aizies smadzenēm, visām šūnām. DNS sintēzei un šūnu profilizācijai, tātad šūnu normalizācijai, šūnu atjaunošanai, lai viņas pareizi dalās, lai viņas pareizi vecās šūnas izvadās no organisma, ja? Tad arī dzels ir vajadzīgs un sabalansēsies. Tātad bisklicēts tiek izmantots arī dzels palīgviela un ir viena no formām, kas organismā vielu uzsūtās. Tā ir tāda forma, tādas kapsulas tablešu forma, ja, tātad bisklicināts, kas ātrāk uzsūcās, kā es teiktu, ūdenī šķīstošs, ātrāk uzsūcās organismā. Ja? Atkal ir tāds izveidots, kurš ir šķīstošs ātri, un līdz ar to, ja viņš ūdenī šķīstošs, tad viņš arī uzsūksies ātrāk organismā, šūnā. Ja? Pētījumos konstatēts, ka dzelzs deficīts negatīvi ietekmē imūnsistēmu un padara organismu neaizsargātu pret infekcijām. Tas arī ir. Ja dzelzs ir pamaz, tāpat kā mēs runājam par jodu, jā, tātad šie abi divi gabali ir pamata elementi, kas ir vajadzīgi normalizācijai, lai viss pārējais darbotos pareizi. Jā, un lai imunitāte paceltos. Dzelzs deficīts var izraisīt dzelzs deficīta anēmiju, kā jau mēs pieminējām, īpaši, ja dzelzs netiek uzņemts pietiekami daudz vai ir traucēta tā uzsūkšanās. Dzelzs veicina normālu sarkano asins šūnu un hemoglobīnu veidošanos. Par to jau mēs pirmīt runājām, ja? Bet mūsējais ir tas, kurš to ļoti ātri dara. Un mūsu dzelzs ir tas, kurš arī
netaisīs tos kanālus vaļā, ja viņš nevar uzsūkties, jo mūsu C vitamīns, kas ir pievienots noteiktā daudzumā tikai sabalansēšanai, jā, bet viņš tai pašā laikā atver to šūnu, un ja tur iekšā, kā es saku, kāds korķis, jā, tad viņš viņu izdzen, attīra un uzsūc, un ļauj uzsūkties tam dzelzim, jā. Tāpat kā ir arī, ka mēs nezinām, cik daudz mums katrā dienā, katrs ir iekšā. Vai tas ir kāds cits vitamīns, vai tā ir minerālviela, vai tas ir kāds segments, kas mums nepareizi kaut ko dara, jo mēs katru dienu kaut ko mainamies, ja mēs katru dienu esam savādāk. Ir sevišķi pēc 2 nedēļām, tātad, un vispār organisms mainās pēc 21 dienu. Tāpēc arī mums iesaka to darīt, ka jādzer 21 dienu. Jā, tas ir mazākais, jā, lai mūsu organisms pielāgotos, lai mūsu organisms sakārtotos, un mēs būtu, un tādi mēs esam, ik pa 21 dienai mēs esam pilnīgi citi cilvēki. Jā, un tad arī šeit ir izveidots tā, lai šī te šūna atvērtos, lai viņa ātrāk uzsūktos un izdzītu tas, kas nav vajadzīgs ārā. Cilvēkiem ir dzelzs deficīts, var rasties vājums, nogurums un bāla āda. Tas tā domāts, ka ir tādi cilvēki, kam ir paši par sevi ir baltu ādu. Tas tā nav, bet viņš nav bijis un pēkšņi ir. Ja paliek bālāka āda, vaļīgāka āda, ja, tad ir par to jāizdomājas, un it sevišķi bērniem tās rokas un kājas salšanas, tas ir pirmais. Jods un dzelzs, tas ir pirmais, kas ir vajadzīgs viņiem dot, lai tas normalizētu, ja. Tātad, un dzelzs deficīta gadījumos dažos cilvēki palielinās vēlmu lietot dažādus vielas, piemēram, bērniem ir sevišķi, vai arī pat pieaugušie. Tie, kas ēd bērnībā krītu, ja? Tie, kas ēd papīru, tie, kas ēd mālu, viņiem ļoti gribās, tad tur ir dzelzs, ja, ko mēs it kā zemapziņa dod mums to, ka mums ir jāēd, ka mums ir jādod, bet viņi, protams, to nedabū. Ja, viņiem nav no tā, ne no augšas, ne no māla mēs to dzelzi nedabūjam. Bet zemapziņu tu it kā dod līdz ar to, lai to notušētu to, jā, organismā. Ja, tas tāpat kā, ja cinks ir par maz, ja, tad arī cilvēki sāk vairāk pīpēt vai alkoholu lietot, arī starp citu ir viens no iemesliem, ja cinks ir par maz organismā. Viņam gribās un viņš nevar. Bet viņš iedzer to uzpīpē un viņš nobloķē to cinka daudzumu organismā. Viņš aptur it kā to gribēšanu, vajadzību, ja? Bet īstenībā tas tā nav. Tāpat arī ar dzelzi mums ir, ja? Un tad var aizdomāties, ka tam cilvēkam vajag tomēr padot, lai nu viņš tur ir sevišķi bērni, ja? Un tad mēs baramies, ko tu ēd, to papīru, ko tu tur dari pa blēņām, ja? Bet īstenībā ir vajadzīgs vitamīns. Tātad dzelzs preparāts. C vitamīnam piemīt antioksidantu īpašības, tas ir atbilstošs vitamīns, kas nodrošina aizsardzību pret brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi organismā. To mēs zinām pats par sevi kā C vitamīnu. Bet es saku, bez C vitamīnu viņš arī tajā pašā laikā viņš absorbē dzelzi un ļauj ātrāk uzsūkties un pareizi uzsūkties, ja? Pētījumos pie neiroloģiskām slimībām ir atklāts, ka C vitamīnam ir aizsargājuši loma šo slimību rašanās gadījumā, galvenokārt samazinot oksidatīvā stresa veidošanās smadzenēs. Ja tas tā ir, jo C vitamīns, viņš arī un kopā ar dzelzi, viņš, kā es teicu, viņš normalizēs šo smadzeņu normalizāciju. Jā, bet ja viņš ir pamaz, tad var šīs distonijas var būt un var izveidoties. Ir pierādīta C vitamīna efektivitāte dzelzs uzsūkšanās pielietošanā pateicoties antioksidantam, ja, tad, kā es teicu, absorbē. Pret iekaisuma īpašībām, jo arī, ja dzelzs ir pamaz, tad arī var rasties alerģijas. Un arī, ja ir C vitamīns, ja pamaz, tad arī var alerģijas būt, var ātrāk pieņemam infekcijas, ja, mēs ātrāk saslimstam, ja ir viņš par maz. Nodrošina vielmaiņas priekšrocības, tad normalizē vielmaiņu, ja ir dzelzs līdzsvarots un ja viņš
Tātad gan tā alerģija mazākuma pazūd pat par sevi, ja mēs sākam dot, lietojam, tad arī viņš normalizējas un vienkārši pats par sevi pazūd. Ir pierādīts, ka arī tas, ka koriģē dzelzs deficītu cilvēkiem, kur 2 mēnešus lieto uzturbagātinātais, kas satur askorbiņskābi. Jā, agrāk bija tā. Mums ir automātiski pielikts noteiktā daudzumā, bet ar askorbiņskābi var izveidot to, ja dzer citus dzelzs preparātus. Askorbiņskābi ir drusku savādāk nekā tīrs C vitamīns. Tur ir cita formula, un viņš maigāk uzsūcās un ļauj dzelzim uzsūkties. Ja, un viņš to dzelzi absorbē. Tātad iepriekš minētā pētījumā tika ziņots par ievērojamo dzelzs hemoglobīna un ferritīna līmeņa paaugstināšanos pēc ārstēšanas noteiktā daudzumā, ja mēs dodam, tātad arī šī hemoglobīna normalizācija. Pat ar dzelzi var normalizēt. Un pārmērīgi dzelzs piedevu uzņemšana dažiem cilvēkiem var izraidīt tādas problēmas kā kuņģu darbības traucējumi, vēl dzelzs uzsūkšanos. Nevar uzsūkties, ja viņš ir par daudz. Jā, tātad vienmēr, kā jau es esmu teikusi, vienmēr ir jābūt viss normāli. Tātad, ja mums ir, un mūsējais ir salikts tā, lai atkal būtu viss dienas deva, ir tā, kas ir jābūt. Tas nekas, ka mums jau viņš ir tur organismā, ja? Kā zinat, mūsējie ir tie, ja ir par daudz, tad viņš izvadīsies ārā, ja? Ja mēs padzersim vairāk ūdeni, viņš izvadīsies ārā, viņš sabalansēsies, bet es saku, dzelzs ar tāpat kā jods, nav mums tur nekā pa daudz, ja? Un kalcijs, tas vispār mums ir vienmēr pamaz, ja? Bet, lai viņš viss kopā sasūktos, lai viņš viss normalizētos, tad viņš ir jālieto vismaz profilaktiski kaut ko, ja? Ieteicams lietot pa vienai kapsulē dienā, uzdzerot lielu daudzumu ūdens, tad vienu dienā mēs dzeram. Ja mums ir svars 100 un vairāk, ja, tad dzeram 2. Jo lielāka masa, jo, kā zinat, vairāk mums ir vajadzīgs, nebūs ar vienu nekas. Ja? Jo mums viss organisms, viss ir jāpabaro. Ja? Viņš ir domāts uz, kā zinat, kā es atkārtošos vienkārši atkal kārtējo reizi, ja, jo aizmirstās citreiz par to padomāt un pateikt, ja cilvēkiem, kuri dūšīgāki, ja, līdz 80 kilogramiem ir mūsu deva pēc 80 kilogramiem un vairāk, ja tātad ir vai nu pusotra kapsula vai 2. Ja, tātad ir jādod, jo viņi nepietiek visam organismam, visam tam svaram. Ja? Tas šodien bija domāts par dzelzi.